vakariņas paēdām, kafiju iedzērām. Nolikām očus kaut kādā pašobalē, jāiet skatīties, lai nav nozaguši pa nakti. Nē, stāv mopēda. Tas ir labi. Nav arī apčurāti, apkakāti. Viss ok. Nu, kur ir Riča? Tā, labi. Mācībnieki. Netraucēsim mācībniekiem te mācīties. Vēl dēļ mums kaut kas notiksies te. Labi, dzenam nost. Beidzām savu viesošanos Daņskā. Vakarā mazliet pastaigājām pa Vecpilsētu. Vakariņas paēdām, kafiju iedzērām, āliņu iedzērām. Un tagad dodamies projām. Pulkstenis ir 10. Tas ir pēc Latvijas laika, pēc Polijas 9. Un tāda migliņa normāla. Ārā arī kaut kādi 17 grādi. Sekosim Ričam. Viņš kā mūsu navigators vedīs ārā no pilsētas. Kamerā nevar redzēt, bet uz ķivras vizora nosēžās miglas slānis. Teikšu godīgi, diezgan neumolīgi braukt tādā miglā pa bāni. Tā redzamība priekšā tāda, jā, un močiem jau nav miglnieku aizmugurē. Principā, baigi lieki nevar braukt pa kreiso joslu, lai kāds neiepirš pakaļā. Nezinu, vai tajā kamerā var redzēt, kā stikliņš ir aizmiglojies, bet mēģinu parādīt. Migla pazuda kaut kur mazliet, priekšā atkal būs, gan jau izklīdīs pēc pāris stundām. Un tagad mēs dodamies atpakaļ uz Lietuvas pusi. Šodien baigā plāna nav, vienkārši jāmauc, bez stresa, bez steigas. Un tad jau redzēsim, cik tā nobrauksim. Katrā ziņā rītdien ir jābūt līdz būtas laikam mājās. Citādi izrakstīs no mājām ārā. Migla normāli. Nezinu, cik tu tā redzamība, bet nekāda. Man patīk, kā te vietēji brauc bez aizmugurējiem miglniekiem. Nu, daļa, ne jau viss, protams. Nu. Kas notika? Brauc! Šādos apstākļos laikam bīstamākais ir tas moments, ka tev kāds var iemaukt pakaļā. Te tomēr ir bānas, visi diezgan ātri brauc, neskatoties uz to, kad ir ārā migla. Nu, īpaši uzmanīgiem jābūt, īpaši uzmanīgiem uz šī ceļa. Tu nepamani, tevi nepamana. Var dērēt pirmais, ko Ričs pateiks, kad apstāsimies. Viņš pateiks, ka viņš ir nosalis. Tā nezinu, Ričs tīrs savu stiklu vai ne, bet jāparāda. Principā šobrīd priekšā braucošajiem es neredzu gaismas. Un ja bremzēt, var gan jau neredzēt. Mazliet jau nomierinās, vismaz šajā pusītē. Kad mīgla pazūd, tad foršs laiciņš. Skaidrs debesis, saulīte, viss kā nākas. Palaižam mašīnas. Nu, izskatās, ka būsim izbraukši no miglas zonas.
patīkam skatīties, kā poļi uzreiz pārkārtojas pa labi atpakaļ. Nesēž lieki šajā kreisajā joslā. Pateikšu Ričam nomainīt pagriezienus, jo viņš pat redzēt īsti nevar. Tā viņš mums laikam uzpildīties ved, ja? Man jau iedegās lampiņa. Kaut kāds 20-30 gan jau varētu nobraukt. Tā, kaut kā nepazīstu šito ceļu. Varbūt arī nav jāpazīst. Jā, viņš gan jau cirkos. Viņam tā Rautex kartiņa. Mācībnieki. Poļu mācībnieku mašīnām raksturīgi tie lielie L-burti uz jumta. 98. nav. Viņam skaitās kā 95 miles plus. O, kas pa behu. O, jomoja. Tik zaļa krāsā šāds apžilba. Viss ok? Kā tev? Tu neslaucīji? Nē, es baidījos, kad es noslaukot saprasīšu vēl vairāk. Tad tu man parādīsies, tad skola bija rokā. Jo es braucu, es domāju, es neredzu, ka tev rokas kustētos. Nu, lai viņš vējš nopūst. Migli nevar tā nopūst. Ja tu viņi tā bišķi pakrāja. Nu pakrāja, jā, ka tu neredzi uz aklo brauc, jā? Nu augsti nebija? Nē, vispār nē. Ok, tu esi kļūdījos. Šeit interesanti ir tas, ka viņam ir 95 miles un 95 miles plus. Nav 98. Tā 157 km, ja? British Petroleum. Jā. Bet tur kaut kā jābrauc pāri būs, viņš pretējā pusē ir. Viņš jābrauc augšā. Okay. Tā nometam pa nulēm. 157 km nākamā uzpilde. Pie kaut kādiem 150-140 jāliež Riču pa priekšu. Cenšamies turēt līdzi vietējiem. Wow, kā papatīsiem. Un čaļi te vienkārši spridzina. Nē, jā, viņam te 1,7 kruizā. Pie zīmes 100, 70 plusā un neviens nemet nost. Jā, nu, ko darīs, ko darīs? Arī ies garām, jā. Davai, davai. Un mēģinām turēt. Es skatos, ka visi šitie ātrie lidotāji šeit palido un pēc tam nogriežās nost. Nu, pieķersimies pie nākamā lidotāji. Iesēdīsimies astītē. Atceros, pirms kādiem 15-20 gadiem populārs teiciens bija sponsors. Tu brauc vienalga ar mašīnu, nav starpība, bet pārsvarā jau ar mašīnu. Iesēdies kādam astē, un tu saka, o, sponsors. Tā, tas būs, nevis kārtībā. Kārtējais vietējais, kurš šeit pārzina autoboņu politiku. Kārtējais. Kā kāds sāk lidot, tā uzreiz pēc tam nogriežās. Nākamais vietējais. Nu, čālēm 1,9 kaut kur. Tā, jāgriež nost. Gandrīz paskrējām garām.
Sekojam tālāk. Tur ir tie sauna vēji vēl pie tāda ātruma, vēl līkumā. Nav diezko patīkami. Ko darīt bremzēs? Jā, labi bremzē. Nebrauc garām. Izskatās, ka šitā Škoda ir kaut kāds vietējais mafijas boss. Kruizā divīti. Jā, nometam bišķu. Mācībnieks gan jau domā. Es ar šitā gribu. Labi, rīčā mani sarūktināja. Domāju, varēšu skriet šitā kopā ar Škodiņu. Nē, Volviķa nelien ārā. Mums vajag 16. Jā, zinu. Tā reiz iedegās degviela. Rīčs teica kaut ko pa 157 kilometriem. Nu, man nezinu, vai pietiks tik daudz. Nu, vajadzētu izkās. Protams, degvielas vairāk nepaliks. Jokot laikam nevajadzētu vairāk. Fuel is running out. Man uz beigām degviela iet. Mierīgāk. Es kaut kā dīvaini, es redzu braucu. Cik tu tur izpēris tās taisnas? 130 kaut ko bija. Tikai? Skaisti palaiž garām. Viens un otrs. Trešais. Parādīsim pišķi Lilku. Nu, vajadzētu man kaut kur jau pildīties. Pēc Ričs teiktā kaut kādi 7 kilometri vēl palika. Kaut kā neatceros šajā krajā kaut kādas degvielas uzpildu staciju. Brothers! From another mother! Man liekas, Kričan tas navigātors kaut ko dirž. Viņš teica 157 km, tagad ir 154 gandrīz. Pēc 3 kilometriem... Ej, tu nos, kā tur kādu laiž vienkārši. Vīziņš, paldies.
točna. Nē, pagaid, tas nav tas. Nē, ir gan. Nesat ir se gan. Bet tā nav tā degvielas uzpildes stācija, ko viņš teica. Mēs tur vakar nebijām. Nē, pagaid, mēs braucam pāri. Tur gan bijām. Nē. Vajadzēja pāri braukt. Kāpēc? Rīč mums. Garām gandrīz. Nu, kas ir navigator? Vējs atkal vien nepareizi. Tu neatceries, ka bija jābrauc pār tiltam? Es domāju, varbūt viņš kaut kā savādāk. Cik tu sev ielēji? Neskatījos. Gribēju paskatīties, cik man ielīd iekšā. Uztaisīsim nelielu pauzīti. Bieži, ka dirs jāatpūtina no tās lidošanas. Bišķi mazāk par stundu to visu nolidājām. 150. Nu jā, bet mums ātrums 1,5,2. Jā, un tur pēdējie 2 sponsori bija tik dāsni. Tu runā par Škodu? Jā. Nākas vēl pirms pirmā lielā nogrieziena, un tad uzreiz bija tā Škoda. Nu tā Škoda gan tur 2 turēs laiku. Nu, karoči, pa to ātrumu. Kods 200. Un skatos, nu, ka vēl mēs varam skriet. Nu, es iepis pilnā ručkā. 141, un es vienkārši beigās nomet nost, jo, nu, es jau biju baigi tuvu tev. Un tad, kad bija tas vēl tas lielais skrējiens. Nu tas taisnais, jā, bez mašīnām. Jā, bet es tā ritīgi neiemetu, bet es tā lēzanu. Nu, ķipā, tur bija 200, un tad devu pilnā ručkā. Un tad viņš vairāk par 135 nedēļu, nu viņš kaut kā nevērās vaļā. 235? Jā. Un viss? Jā. Tur vēl kalns bija lejā. Jā, nu tur nebija, nu 135. Nu, kaut kas jocīgi. Zini, kur varētu būt problēma? Es nevaru tā 100% pateikt, jā. Bet viņam ir nomainīta izplūde. Viņam nav regulēts. Un iespējams pie kaut kā viņam visi jau kaut kas rijās ciet vai vēl kaut kas, jā. Tā būtu. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Ko neliela pauzīt. Bija, uzpildījāmies, jā. Un tagad nākamā pietura solki. Kā un sieva saka, mēs braucam ekskursijā pa benzīntākiem. Jā. Mēs, ka toreiz Mārtiņu braucām uz to Klaipēdu, kurš kāpām. Tas tur baigi arī skaitīja līdzi, ka viena benzīntanka. Nu, ko tu tas tavu navigācijas tēlē? Brauc. Tagad challenge būs 180 km nobraukt ar vienu uzpildi. Cerēsim, kā tiksim. No, joba, rod. Rīčā. Mums taču vajag uz Augusto braukt. No viņa navigātors tā kā no manis balerīna. Sekosim vietējai bandai. Vietējie laiž tāpat kā Latvijā mēs. Pāri dubultajām līnijām. Kā visur. Nav tā kā latvieši tikai vienīgais sliktie. Čaļi normāli laiž īstenībā. Nebraucam pa bāni, braucam pa parasto ceļu, kur atļautais 90, čaļi 1,3, 1,4. Šitādiem var vienkārši iesaisties astē un dūdināt līdzi. Aiziet! Tos čaļi arī pagrieziens rāda. Ričam gan jau nervi neizturēs tik lēni braukt. Riči noskaties to viņam. Pagrieziens jārāda. Pajautāšu, kāpēc viņš iepriekš nerādīja. Nu, jāsako līdz īstiem sponsoram. Nu, čaļi aizlaida vienkārši. Nezinu, kas tur pa priekšu aizlaida. Pošs laikam vai kaut kas tam līdzīgs. Nepaspēja ieraudzīt. Izskatās kaut kāda korvete.
Nu labi. Žēl, nu neko darīt. Ja mazliet parunā par Polijas mazajām pilsētām, kas ir tālāk no lielajām pilsētām, viņas diezgan interesants ir specifiska arhitektūra. Kādas īpatnēs man pat grūti aprakstīt. Noteikti daudzi tie, kas ir bijuši Polijā, viņi saprot, par ko es runāju. Šī ir tāda interesanta pilsēta. Viņa tāda mazliet lielāka nekā vairums maziņās. Ir ko paskatīties. Baigi neko neizstāstīju par Daņsku, bet iepriekš neesmu bijis Daņskā. Mēs te vakarā mazliet pastaigājam pa vecpilsētu. Īstenībā tik daudz ko redzēt ir, ļoti daudz ko redzēt ir. Viņam tā savdabīga arhitektūra, kas ir uztaisīta šobrīd ar moderno būvniecību, sajaukt kopā ar kaut kādu iepriekšējo veco. Pēc tam tā vecpilsēta diezgan liela, ja salīdzina ar Vecrīgu. Negribu samelot 4 reizes lielāk, 6 reizes lielāk. Tas rīktīgs rajons. Tā, tu tur smidzina savu šķidrumu. Domā, ka es nedabūnu arī? Man jau nav logu tīrītāji. Ejam garām. Un šīm mazajām Polijas pilsētām vēl ir viena tāda raksturīga lieta. Baigi daudz kapi ir. Un tu brauc gar ceļu vienkārši, gar ceļa malu ir kapi. Lielās platībās. Tas tāpēc, ka poļi baigi ticīgi, ļoti ticīgi. Un papildus daudzajiem kapiem, kapsētām, ļoti daudz krustu ir gar ceļu. Agrāk, nezinu, pirms kaut kādiem 15 gadiem, kad pirmo reizi braucu caur Poliju, man likās, ka tie krusti ir kā piemiņas vieta bojāgājušiem, tie, kas kaut kādos ceļu satiksmes negadījumos iekļuvuši. Bet izrādās nē, poļi ir tik ticīgi, kad viņi liek tos krustus visur. Viņiem pat pagalmos bieži vien ir krusti. Kā tās brauc ar telefonu rokās? Čučmeki. Riči gribēja, lai es papilmē. Voliks šādi iemeta. Daudz moču šodien. Vakar gan nebija tik daudz. Klasē pa bedre. Tā, te uzmanīgi. Jomajo! Šis nebija prātīgi. Bišķi klāšņi aptaisnot. Rekru krustiņš. Rekru vēl viens. Rekru vēl viens. Tā iebraucam arī kaut kādā lielākā pilsētā. Laspilsētā, teiksim tā. Un baznīcas viņam šeit arī cieņām ar dažādu arhitektūru. Čejo! O, rekur, liela kapi ir. Kapsēt.
Šeit vēl ir. Izskatās, ka viņam tā ir vesela industrija. Nu, ko tad tu tur staipi savas kājas? Tāpat visi slikti. And I'm just getting started, get my feet wet. It's all a repetition, ain't a secret. All facts, up like dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I break the pain. Motanieki. O, Ducati balsts. Panigālē vai kaut kas tam līdzīgs. Un, man liekas, viņas viss ir Panigālē. No, Ričards, kurien? Tu domā, ka tas sekos? Un nav prātīgi līkumā dzīt. Un jau vēl pretī kāds nāk. Nu, tagad varētu. Daudz militārās mašīnas brauc šito galu mums precī šodien. Kaut kur gan jau netālu kāda bāze ir. Kā nekā šeit Suvalku koridors arī ir netālu. Strateģiski svarīgs punkts. Tas fūrs man nepatīk. Tur kaut kas notika? Pamīs. Okay. Nu tad pamīs, jā, pamīs. Jā, tikai pamīs. Droši, atļauj. Nenomet mani. Izkāpšanas pozīcijā. A few moments later. Līdz Elkai 19 kilometri. Tā bija pilsēta, no kurienes tad arī sāksies autobānas līdz Suvalkiem. Ejo! Uz šī ceļa šodien gan ir mazāk mašīnu. Šodien ir sestdiena, vakar te bija vairāk. O, radara zīme. Kur tad ir, neredz? Re, kur ir šī tāda zeltainā kasta. Tā kaut kāda avārija. Skatās avārijas 3 stūri nes ārā. Viss pa godīgo. Tāda diezgan strjomna šeit viss. Bet nu labi. Vaļāts, te mašīnas arī piekšmals griež ārā. Tā Elka 5 kilometri. Pretī apgons tāpat kā Latvijā. Vēl viena kapsēta. Mēs tulīt būsim Elkā. Esam Elkā. Tagad kaut kādi aptuveni 50 km līdz Suvalkiem. Augšā uz tilta vējš ir. Vispār tukšs ceļš. Neviena mašīna. Tā, mums laikam cita bāņā brauc virsā. Turamies, vējš. Nākamais. Te visādi vējas krustu šķērstam. Riču. Neredzu Riču. Redzam. Iebremzējam. Tā, nu kas te notiek? Viens ar kuteri izdomāja apdzīt kādi, ja? Kādi tur smuka taisnīt.
Visu izpurķīja. Kāds uzreiz nomīdz. Nē, kāds skuters. Kaut kāds bagīs. Tā vajag. Smuka taisnīca. Говно! Pie 2,5 tu šitā tevinkas tā lēkā. Šeit laikam bez dempera vispār nenormāli bīstam braukt pa šito ceļu lielākā ātrumā. Žopa! Normāli pārā uz abām pusēm. Ej, tu Tā, iedegās degviela. 40 km vēl, 35. Jābrauc laikam prātīgi. Pēc kādiem 10 kilometriem jābūt uz Suvalkiem. O, Igauni. Esti, boys. Būtu jāgriež pa labi. Tā, rīča nereaģē. Labi, varbūt ir cita nobrauktu. Tā, nu man vajadzētu degvielas uzpilt staciju. Ļoti. Tā, nu beidzot Suvalki. Vai arī Suvatki. Laikam visu laiku nepareiz runāju. Tā, no vietas nomaucām tagad 185 km. Nu, uz strītiem bišķi jūt, irs un kājas. Bišķi jūt. Nemeloši, neteikšu, kad esmu kaut kāds Ironmans. Nu, kur jābrauc? Cirkuls, labi. Nu, kā ir Dirzā? Kurien viņš aizbrauc? Nu, viņam reāli problēmas ar navigāciju. Kur tu atkal aizbrauc? Es sakoju zīmēju, un es nepamanīju. Visu laiku rājā. Aizbrauc, kur aizbrauc. Es vienkārši šokā. Uz viesnīcā var trepus atrast. Nu, katram savs, jā. Acim redzot, tavs otrais vārds ir viesnīca. Man liekas, rekur automāts, tas vienīgais veids, kā tas samaksāt, laikam. Viņam tur ir parādīts, nu, tu redzēsi. Dīzeli tikai nepaņem. Nu, šito 180 bišķi var just. Man kaut kā vēļas nospiež, man sāk ritīt kājas sāpēt. Nu, tas ir normāli. Nu, tas ir strīds, saprot? Braukt ar kaut kādu Goldwingu varētu nobraukt, gan jau štuku nenokāpjot nost. Tev tur vēl cup holders ir un viss pārējais ir. Tā, esam uzpildījušies. Es te sevi runāju. Okay. Tā, esam uzpildījušies Suvalkos. Izdomājam, ka tomēr vairāk nepaliksim nekur pa nakti. Laidīsim uz mājām. Sievām neteiksim, būs pārsteigums, ja? Un mīļākajiem arī. Вот это поворот! Nu, pagnaļi, ja? Pa nolītēm. Tā, nu mēs tagad uz Kauņu laižam. Kauņu apēdīsim kaut kāds pusdienas ātrās. Un tad turpināsim ceļu. Tā lapsen man uzbruk. Gan jau savus mirušos draugus atrada. Rekur. Tagad no Suvalkiem līdz Kauņai būs bānis. Kaut kāds 100 kapējām kilometri. Un tad domāsim. Visticamāk mājās būsim kaut kādos 10. Aptuveni. Īsti nav jēga palikt vēlreiz kaut kur. Braucam. Kauņas. Laižam pa labi. Nu, maucam. Kauņas 114.
skatos uz Lietuvas pusi, visi lietuvieši brauc tikai. Tuvojamies Lietuvai. Tu tūlīt būs arī robeža. O jā, policija arī. Vismaz kaut kas tam līdzīgs. Kā nē, kaut kāda arī transporta kontrole. Šeit laikam ir tā robeža, nevar saprast. Zīmes neredzu. Baltijas valsts robežas vienmēr var atpazīt ar superauto veikaliem. Davai, ātrāk! Tikām beidzāt uz Lietuvas bāņa. Kamēr tad caur robežām izbraucām. Davai, maliņā, paldies! Šodien kaut kāds mega vējš. Ne vakar, ne aizvakar tāds nebija. Mēs te braucām ceturtdien šito bāni, bija čotkīs laiks. Tagad tāds nepatīkams vējš. Nevari prognozēt, kurā brīdī tev kurā izpūtīs. Tu te pāris dienas pabraukā pa Poliju. Saprotu, ka Polija ir ļoti adekvāti braucēji, autovadītāji. Iebrauc Lietuvā, tu saproti, Lietuvā ir ļoti neadekvāti. Nu tā, ka tā mazliet strjomna braukt ar moci kaut kur blakām mašīnām. Sāna vējš. Kura pusi? Nav. Latvieši. Davai sekojam vietējiem. Gan jau tas bēmbis ir vietējies, domāju. Jā, protams. Tā, norādars labi. Nav skaidrs, ka pēc leiša nebrauc pa labo pusi. Normāli paskrējam arī pa šeien. Fiziski var piekust. Tā, Riča rāda pa labi braukt. Vai tiešām? Jā, tiešām. Kauņas. Tā, 105 kilometri, kaut kādi 115 laikam bija. Kās pa bedrīt. Kur tā Kauņa? Vajadzēja būt jau. Tā Ričs kaut kur palika. Zinu, ko viņš tu dara. Gan jau stelē navigācija. Bet es tāpat zinu, kur ir McDonald's.
Domāju, šis nav šitais moments, šeit nebrauksim. Tas bija tur tālāk, tur, kur tie viadukti. Šitien es domāju, ka nebūs maķīts nekāds. Kāda ir sāp īstenībā. Nākaņais tā varēs piemest dibena. Un kaut ko ar iemest kuņģi. Kāds pa putekļiem salīd acīs. Pirmoreiz trāpīt. Jā. Es esmu izbrīnījos. Tu tur navigācijas telē, ja? Jā. Es jau tā domāju. Viss kārtībā, ja? Jā. Nesanāca vairākus čeveiks. Bet šodien vispārbā īstenībā kaut kā baigi vējš purina. Atšķirības tad citām reizēm es nejūtu. Nē, man pieņemsim piekdienā es varēju brīvi spiest. Šeit ir tā, piemēram, tieši uz Lietuvas bāņa. Jā. Es uzspiežu divīti, sajūta tāda kā beigas jau. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Maķīti iestiprinājāmies, vajadzētu uzpildīties. Tā varētu būt priekšpēdējā uzpilde pirms mājām. Pēc tam kaut kur Bauskā vai starp Paņevežiem un Bausku vajadzētu. Un viss, un jāuztais pārsteigums mājās. Šobrīd neviens nezin, ka mēs tagad dodamies uz mājām. Visi mani gaida mājās rītdiena pusdienas laika. Man liekas, ka Riča mazliet ir aizrāvies. Mazliet piemirsa, ka te ir vidējais ātruma radars. Es tam mazliet paslēpu numuru ar roku, viņš te neko neizdarīja. Ko Riča darīs? Riča gan jau dabūs sodu. Viss ok. Tā, 20 kilometri palika, vajadzētu toči kaut kādā tankā gāzt iekšā. Tas izskatās kaut kāda aizdomīga vieta, pēc 15 kilometriem ir Oreliks. Tā, jā? Jā. No, davai tā laižam uz turieni, šitien izskatās. Izskatās, ka te ieliet tur. Nē, šajā tankā nepildīsimies. Tāds ļoti aizdomīgs izskatās. Bišķi māt šaubas par degvielas kvalitāti. Ja jau tur dienas otrais vēl ir, tad viņš zina, ko tur vispār tirgo. Viņš teica 15 kilometri Olerex, jā, nu, cerēsim. I'm running out of ammo. Kur ir Olerex? Sudenā īstenībā 10 kilometri un not good. Degviela pēc 800 metriem. Esam glābti. Redz, kur Olerex. Braucam uzpildīties. Tepat ir Subways. Bet labi, mēs jau paēdām. Ieliesim beidzot dienas 8. Visu laiku tad dienas 5. Iemauksim 98. Es cik būs litri. Pa lielam man vajadzētu būt savu sebākai. Nu, tāds nekā nav. – 14 litri. Vai. Tā, nu next stop. Bauska. Tā, uzliekam tripu pa nulēm. Un paiehaļ uz Bausku. Atkal vidējais ātrums. Gribēju mazliet salīdzināt autovadītāju attieksmi pret motobraucējiem. Ja salīdzina tieši 3 valstis – Latvija, Lietuva un Polija. Es varētu teikt tā, ka ja salīdzina starp šīm valstīm, tad poļi noteikti ir tie, kas visvairāk respektē. Gandrīz katrs braucējs ierauga, palaiž, arī pilsētā tu brauc, tevi palaiž
pagaida, ka tu uzsāks braukt un daudzas citas darbības dara tā, lai motociklistam būtu tā kā vienkāršāk, jo viņi saprot, ka motociklists ir neaizsargātāks. Tiešām ir patīkami braukt. I pa pilsētu, apdzīvotām vietām, ārpus apdzīvotajām vietām. Ja ņemam nākamo valsti, tad Latvija ierindot otrajā vietā, kas arī tā kā respektē, ciena, bet mazāk. Bet Lietuvu, īstenībā pa lietuviešām es tā bišķi šokēts esmu. Ar mociju diezgan ir būtis Lietuvā, un ko katru reizi, par ko es šokējos, ka lietuvieši ļoti neadekvāti. Ok, ja tu brauc, piemēram, pa Bāni, ārpus apdzīvotām vietām, labi, viņi neliekas ne ziņas, jā. Pilsētā viņi dara trakas lietas. Tu stāvi luksusforā pirmais, esi varbūt mazliet nostāk, un tad, kad iedegās, piemēram, zaļā gaisma, nevis viņi pagaida, ka tu esi uzsācis braukt, bet viņi tevi mēģina apbraukt, apdzīt. Viņi veic manevrus pa ielām, tā kā nebūtu motociklisti. Un katru reizi, kad iebraucu Lietuvā, paliek mazliet tā neumulīgi. Tā pavisam nopietni. Tāda sajūta man rodas, ja viņi notrieks motociklistu, viņam par to nekas nebūs. Skaidrs, ka tūlīt būs komentāri par to, ka jā, Latvijā es arī tūlīt notriekšu un tā tālāk. Tā ir, bet reāli, protams, Latvijā autobraucēji vairāk vai mazāk tolerē tos motobraucējus. Tas, protams, ir patīkami un apsveicami, bet poļiem cepur nost. Tikām jau līdz Paņavežu apceļam. Tā riča kaut kur atpaliek. Galvenais, lai nenoložo. Lai nepadomā, ka es aizbraucu uz Paņavežiem pašiem. Kur Ričmonds? Kur ir Riča? Biker boys ieraudzījām. Nezinu, kurien viņš. Klaipēdu vai uz Rīgu. Smagais. Protams. Tāda arī lietuvieši palaist. Atkal vidējais ātrums. Godīgi sakot, kaut kādam laikam jau pietiksies man šie Lietuvas braucieni. Tā, man liekas, kaut kas man ķivrē ierāpojas riekšā. Jānostājas malā. Man ķivrē kukaiņziņa ielīda. Nosis to, tas, kurš vidējo radaru ielika. Nošaušu uz lītās. Manis ticamāk, Lietuva būs kādu laikam pietiksies man. Es roku liku tur praktiski. Jā, jo, lai nav tā, ka kaut kur piefiksē. Jo tur, kur es liku, tur jau lielākā daļa nemaz nebija, radars, tas ir vienkārši foto. Kādreiz, tā, kad mēs braucām uz šito pusi, tas nebija tik smagi. Tāpēc, ka tikko braucām. Laižam, ja? Kaut kāds amerikāns. Kā Tesla samazināja ātrumu, ieraudzījumi ir galkas. Uzreiz kaut ko sabijās. Bet tas nav uz mūsu ceļa, tas atrodas kaut kur iekšā. Latvijā šitās bākugunis var redzēt, tad, kad brauc militārā policija. Tad riktīgi sabijās. Nē, policija. Kaut ko policija tur darbojās. Paldies!
Tā, nu esam beidzot nonākuši līdz Latvijas robežai. Nu tā Lietuva tā kā mūžība, Tie vidēji ātruma radari, tas ir vienkārši kaut kāds foršs, ne? Iebraucam Latvijā ar smuku saulrietu. Latvija! Juhu! I'm home, baby! Nakoniec-то! Jāiebrauc viršos pēdējo reizi uzpildīties un tad pagnāļi mājās. Davai! Oh, yeah! Tīt laikam nav jēga vairāk, re, kur ir virši. Tā ieliesim. Nākamreiz vienkārši jābrauc caur Lietuvu, numurs jānoņemas Somā. Bet zin kā? Neesam jau mēs vienīgie pirmie gudrinieki. Skaidrs, ka viņa nav video. Nomainīja vizāru uz caurspīdīgo, lai pārmaiņas pēc kaut ko var arī redzēt vakaros. Nē. Āj, bļ... Ir kā Riča saka, bišķi lēsāks Latvijā. Beidzot arī Bauska. Tā bišķi jānomet par ātru. Jā, kaut kāda kapiteri.